Saeima konceptuāli atbalstījusi kārtējos grozījumus publisko iepirkumu likumā. Tie paredz, ka turpmāk valsts un pašvaldību iepirkumos nevarēs startēt tie uzņēmumi, kas saviem darbiniekiem maksā nesamērīgi zemas algas. Tā iecerēts vērsties pret aploksņu algu maksātājiem. Uzņēmēji gan norāda, ka likumā būtu nepieciešamas arī vēl citas izmaiņas. Jau gandrīz pusgadu noteikti daudz vienkāršotāka kārtība mazajiem iepirkumiem, taču atklājies, ka likums radīs savu veidu tiesisko caurumu, jo negodīgi iepirkumu gadījumā nav iespēja kā savas tiesības efektīvi aizstāvēt. Pretrunīgi vērtētie grozījumi iepirkuma likumā, kas būtiski palielināja mazo iepirkumu slieksni, spēkā stājās pagājušā gada novembrī. Šobrīd iepirkuma uzraudzības birojas vairs neuzrauga tos konkursus, kuros tērē līdz 20 000 latu. Būvniecībā šis slieksnis ir vēl augstāks, līdz 120 000 latu. Iespējama nelikumība gadījumā par šiem konkursiem var sūdzēties tikai tiesā. Un kā apgalvo uzņēmēji, kopš likuma spēkā stāšanās tieši mazajos iepirkumos negodīga rīcība sākusi zelt. Pusē gadījums ir skaidrs, ka ir kaut kādi, pārkāpumi. Vienā vai otrā veidā sarunāti. Cits jautājums, kādas schēmas pielieto. Samaina nolikumus, ieliek prasības, citas izpildītājiem iedod citas, un es varētu uzskaitīt vēl un vēl. Piemēram, kāds ceļu būvs konkurss Garkalnes novadā. Uzņēmēji Egila Krūzenberga vadītā firma iesniegusi vislētāko piedāvājumu, taču konkursā zaudēja. Pie 15 000 latu vērtā pasūtījuma tika pretendents, kurš nevien piedāvājis neizdevīgus atmaksas noteikumus, bet arī piedāvājumu iesniedz pēc noteiktā termiņa. Šis fakts iepirkuma komisijai gan nebija licies nozīmīgs. Tā nosaukt par kļūdu, un vēlāk komisijas locekļi vēlreiz sanākuši uz atkārtotu sēdi un vienkārši uzrakstījuši jaunu protokolu. Šai gadījumā mums uz rokas tagad ir divi visādi citādi pilnīgi vienādi protokoli ar tikai vienu atšķirīgu rindiņu, kur ir tātad šī te uzvarētāja iesniegšanas laiks, ka viņš tātad ir iesniedzis nevis pēc atļautām beigām, bet atļautajā laikā jau. Pēc, mūsu izpratnes tas ir cits pants, pēc kura tas jau ir tagad tā dokumentu viltošana. Strīdīgā iepirkuma rezultātu uzņēmumam gan nav izdevies mainīt. Situācija savā ziņā esot bezspēcīga, jo likums vairs neparedz iespēju sniegt sūdzību iepirkuma uzraudzības birojā. Taču, zinot garās tiesu rindas, prasība par 11 000 latu konkursu neatmaksātos. Likuma grozījumi pēc būtības bijuši atbalstām, jo sarežģītās iepirkuma procedūras padarīja daudz ātrākas, taču tikai teorētiski, ne dzīvē. Pašvaldību darbu tātad šobrīd neviens nav spējīgs izvērtēt tajā laikā, kamēr to ir jēga izvērtēt, kamēr šis pretiesiskais darījums vēl nav noticis. Cik ir dzirdēts arī no kolēģu uzņēmumiem, no dažādām nozarēm, tieši mazo iepirkumu jomā notiek diezgan liela patvaļa. Garkalnes novada doma interviju de facto atteica. Iepirkuma komisiju vadīja deputāts Edgars Streibergs, kurš pārkāpums savā rīcībā nesaskata. Arī protokolu pārrakstīt esot ieteicis iepirkuma uzraudzības birojas. Deputāts arī apgalvo, ka iespējamajai tiesvedībai doma būšot gatava. Uzņēmēji novērojuši, ka kopš krīzes sākuma tieši mazo iepirkumu skaits ievērojami pieaudzis. Šobrīd skaits ziņā tie esot ap 70% no visiem iepirkumiem, un tur, kur nauda, tur arī negodprātīgi cilvēki. Šie mazie iepirkumi savā ziņā saistās ar lielāku risku, jo viņiem tas regulējums ir netik strikts. Tā pašā laikā arī varbūt tās intereses nav tik lielas, tāpēc gluži teikt, ka tie ir visriskantākie nevarētu. Knaba atzīst, ka arī mazajos iepirkumos saglabājas korupcijas risks. Turklāt tas iespējams visās iepirkuma stadijās, gan izstrādājot kādam pretendentam īpaši labvēlīgus noteikumus, gan atverot piedāvājumus un tos vēlāk pielabojot, gan arī vēlāk pietiekami neuzraugot līguma izpildi. Arī birojas uzskata, ka pār mazajiem iepirkumiem kontrolei būtu jābūt stingrākai, un šobrīd strādājot pie risinājumiem, kā pie atbildības saukt arī mazo iepirkumu organizētājus. Droši vien, kad zinot, kas sagaida negodprātīgas amatpersonas, viņi vairāk bijātos un būtu piesardzīgāki. Tajā pašā laikā
kukuļu ņemšana ir ļoti stingri noregulēta, un mēs nevarētu teikt, ka tāpēc tas nenotiek. Savulaik tieši uzņēmēji bija tie, kuri piedāvāja mazo iepirkumu slieksni paaugstināt. Tagad vairums esot secinājuši, ka šāds solis nav attaisnojies. Sakārtojam to pašu, ko Knābi izvirza administratīvo sodu sistēmu, lai cilvēkiem, lietosim vārdu, baidītos to darīt. Viņi kā amatpersonas var amatu zaudēt, naudas sodu līdz pat krimināla atbildībai. Sakārtojam iesniegšanas atvēršanas iepirkuma procedūras mazajiem iepirkumiem. Ja? Un definējam, kas par šiem mazajiem iepirkumiem tur rūpi. Šobrīd neviens. Līdz šim politisku vēlmi pieķerties mazajiem iepirkumiem uzņēmēji nav jutuši. Tomēr netiek izslēgts, ka jauni priekšlikumi Saeimā varētu parādīties. Kā reiz iepirkuma likums šobrīd atvērts. Deputāti vērtē likuma grozījumus, kas nosaka papildus prasības uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos. Tostarp konkursos nevarēs piedalīties tās firmas, kas saviem darbiniekiem maksās zemāku algu nekā valstī noteikto minimālo. Tomēr pastāv iespēja, ka minēto konkursu Garkalnes novada doma tomēr neīstenos. Doma pieļauj iespēju, ka šo iepirkumu varētu atcelt. Šāds iespējamais lēmums tiek pamatots ar sliktiem budžeta rādītājiem. Janvārī un februārī tie Garkalnei esot bijuši zemāki par plānotajiem.